Principā, ja mēs pateicām pēc pirmās trešdaļas, ka jāturpina spēlēt tāpat, kā mēs esam iesākuši, un tas dos vajadzīgo rezultātu. Mēs bijām atraduši, esam savu spēli vairāk vai mazāk, un mums iet tas arī tur pietiekoši veiksmīgi. Es domāju, mums nospēlēja arī vārdsargi, aizsargi bija viss kārtībā. Vārdsargu maiņa bija vienkārši tāpēc, ka neapmierināja vārdsargu darbību, vai devāt iespēju otram vārdsargam? Mēs bijām norunājuši to jau pirms spēles, neskatoties ne uz kādu rezultātu, ka mēs izdarām šo te maiņu pusi spēlē, un kad stāv abi divi vārdsargi. Tāls ceļš braucams. Valmierai 9. vieta, vai ir vēl cerība aizķerties aiz kārotās 8. vietas? Es tos punktus, godīgi sakot, neesmu skaitījis, bet mēs te visu laiku ar kādām likstām te cīnamies ar traumām. Mums arī šodien, mēs esam tikai 10 atbraukuši, ja mums ir 3 slimi, 2 traumēti, gandrīz vai tur tādi. Pagaidām tās ir mūsu tās galvenās problēmas, kas mums vajājuši šajā sezonā, ka mēs nespējam arī treniņos un arī spēlēs savākties, viss pilns sastāvs. Man liekas, mēs varbūt pašā sākumā sezonas tikai tā bija, un tad mums Aigars izkrita, kas mums tomēr ir ļoti liela nozīme viņa, ka ir šajā klubā, ja, tur to pārējie, bet, redzat, arī ar nedaudz šādu sastāvu mēs spējām tikt galā ar kuršiem. 2 pēdējās spēles mēs redzam salīdzinoši samocītu sniegumu kuršu komandas izpildījumā, pat komandām, kas ir zemāk turnīra tabulā. Kāds tam varbūt būt par iemeslu? Par iemeslu laikam ir tabula. Mazāk skatīties uz tabulu un justies droši, ka mēs esam play-off zonā jau. Un tur laikam ir tā lielākā problēma. Bet, ja par pēdējām 2 spēlēm, jo par šo spēli, tad šajā spēlē neizpildījām spēles plānu vispār pilnībā. Spēlētāji bija, es nezinu, kaut kur citur domās, jā, varbūt, nezinu, kāds ir jaunā gada kaut kādos pasākumos vēl palicis savās idejās, un vienkārši šodien arī Valmiera gribēja daudz vairāk, varbūt kaut kur nespēlēt galam motivēt spēlētājus, bet es domāju, ka ir pietiekami liela motivācija play-offs, jā, un tas ir jāsaprot. Pēc spēles to ar komandu aizgāja. Grūti spriest, runāt vai skriet pa parku, kas bija tie galvenie akcenti, ko tu viņiem pateici? Galvenie akcenti man bija jautājumi dažiem spēlētājiem, vai es runāju kaut kādā ķīniešu valodā. Jo tas, ko mēs izrunājam, ja mēs iznākam laukumā un daram pilnīgi citas lietas, tad man ir jājautā. Nezinu spēlētājiem, vai man visiem ir jāizdod kaut kādas vārdnīcas vai kas, jo šodien man likās, es saku, to, ko mēs runājam, to, kas ir jāpild, ja mēs pilnīgi daram pilnīgi citas atgādnes lietas, ja, un, teiksim, ja spēlētājs laukumā vispār nevar savam partnerim pateikt, kurš spēlētājs man ir jāvāc, tev ir jāvāc, ja, es nezinu, vai mēs kautrējamies viens otram pateikt, kurš ir brīvs, kurš ir tev jāpaņem, ja, šodien laukumā komunikācija bija kap klusums, ja. Un lielā mērā pateicoties komunikācijai aizsardzības zonā, tev ir daudz vieglāk ņemt spēlētāju. Šodien tā bija 0, un Valmiera mūsu zonā darīja, ko viņi gribēja. Rīt nāk pretī Lekrings, daudz nopietnāks pretinieks, vai daudzskaitīgie līdzjutēji varēs rīt aiziet apmierinātāk pēc spēles. Tad jau redzēsim, cik tie līdzjutēji būs palikuši jau uz rītdienu, jo šodien mēs parādījām briesmīgu spēli, un parasti jau mēs zinām. Līdzjutēji var, kā saka, pievilināt labām spēlēm, un varbūt mēs, kā saka, sākumā mēs viņus tur lutinājām, bet pēdējās spēles ir diezgan drausmīgas, tā kā, cerēsim, ka tie līdzjutēji tur būs, ja, bet es domāju, ka rītā ar Lekringu būs varbūt pat daudz vieglāk spēle, ja, jo, kā saka, būs tukšākas galvas, ja, jo šie mums Valmiera, teiksim, mums bija arī tiešie konkurenti, ja, un ar Lekringu, teiksim, mēs zinām viņu spēku, ja, un nebūs īsti ko zaudēt laukumā, un tāpēc varbūt, nezinu, tajā spēlē mums būs varbūt vieglāk.